Bet, ņemot vērā, ka mums šogad būs Brības ielas remonts, Lačplaša ielas remonts, mēs līdz vasarai pieņemsim saistošu noteikumus, ka visi darbi, kas ir saistīti ar komunikācijām, vai no avārijas darbi, vai no arī plānveida darbi, ja tu esi izrāds, tad tev vajadzēs nevis ielikt vienkārši nelielu gabalu ar asfaltu, bet tev vajadzēs atjaunot no bortākmeņa līdz bortākmenim 50 metru garumam. Tas ir tas, kas mainīsies šogad. Tas nozīmēs lielas izmaksas visiem komunikāciju turētājiem un īpašniekiem, sākot no Siltuma un Ūdens un beidzot ar Latelekomu un ar citiem. Bet tās izmaiņas tiks ievestas no šī gada, ka pat ja ir avārijas remonts, no ietves līdz ietvei pilnā apjoma tev vajag atjaunot asfaltu. Remonts Brīvības ielā visas ielas garumā? Jā. No Vecrīgas līdz Jūglim. Šovasar jārēķinās ar pamatīgiem sastrēgumiem Rīgā. Nu, Salu tiltu mēs pārdzīvojam. Vēl, ko es gribētu pieminēt, runāt par komunikāciju un par remontiem, ka šogad arī tiks mainīti normatīvie akti Rīgas dome. Tas nozīmē, ka nākotnē, ja komunikācija turētāji, tas var būt kā sākot no Latelekom un beidzot ar Latvijas gāzi, viņam būs nepieciešams veikt remonts, tad viņam būs pienākums par saviem līdzekļiem atjaunot asfalta segmentu no bortakmeņa līdz ielas vidum. Nevis tā, kā notiek patreiz, ka tiek vienkārši taisīts celotā un tādā veidā arī paliek. Tas, ņemot vērā, ka mēs turpināsim remontēt ielas, mēs negribētu, lai pēc tam kaut kādu komunikāciju problēmu dēļ, tas jaunais asfalts tiktu valsts pa jaunu.